How do you do? Cik dižana tā diena bija? Pagaidu valdību. Man jums 3 īsi konkrēti jautājumi, kā jau pirmajam numuram. 3. Tieši tā, bet jūsu biedri labi atbildēs, bet lai man tā pārliecība, ka viss ir skaidri. Pirmais, atbildēja jau Dzidra, kā jūs konkrēti pats saredat sadarbību ar jauniešu domu nākamajos 4 gados. Otrais, kā jūs atbalstīsiet jaunos tieši vecumā jaunos uzņēmējus. Un trešais, lai jūs redzat, ka abas valsts gimnāzijas var turpinājumā kvalitīvi pastāvēt vienu otru līdzās. Tas ir ļoti nopietnas uzņēmums. Man prieks, ka jaunieši ir varējuši apvienoties un radīt kādu organizācijas formu, ar kuru pat politiķiem ir jāreikinās. Es domāju, jo jaunieši ir mūsu pilsētas ļoti liels sastāvdaļa, un tāpēc ieklausīties jauniešu domās, es domāju, ne tikai vajag, bet šeit runājot par jauniešiem uzņēmējiem. Tas ir ļoti izmētāms pasākumos, biznesa pamatus veidot jau kaut kāds biznesa ieņems. Tikai nedrīkst, ka zaudēt skolu beidzot. Jūs ar jauniešiem gribat gimnāzijām. Es domāju, ka mēs varam lepoties un pamatoti ar pilnīgi abām valsts gimnāzijām. Es domāju, ka priekš Cēsu novada šī izglītība, gimnāzijas izglītība novērojumi arī tajā skaitā, acīm redzot samazināt to lielo Var piesekt man. kas ir novada domē. Man liekas, tas jānotiek daudz ātrāk, daudz racionālāk, daudz saimnieciskāk, tas notiek šobrīd. Arī mūsu sarunas centīsies vēl. Es tev gribētu to ir svarīgi, kāds ir vilciena sastāvs arī. Teicam atbilde. Turpinājums un teiktajām es teikšu, aiz balkoņiem ir saule. Komanda spēlē. Paldies visiem runātājiem, bet jāteic, ka tas, kas tur depresijas, kā svētība. Es vienīgais gribētu aicināt florbalistus. Vasara vēl priekšā un ballītes un ekskursijas un pikniki. Spēlējiet prātīgi. Ja ir vajadzīgs, jūs varat arī spēli mazliet pārtraukt, lai izbēgtu no traumām. Tā kā tas laikam vairāk šobrīd ir draudzības, bet es uz skatuves aicināšu Kristu, jo Krista mums ir gatava dāvināt dziesmas no sevis. Jā, tā kā Krista. Un, kā saprotams, pacietīgākie vēl šobrīd atrodas rožu laukumā, kas zem teltīm, kas uz soliņiem, kas kafejnīcās. Klausamies dziesmas, turam iekšķus par florbolistiem, kuri šobrīd ir ļoti drosmīgi, jo tā spēle jau sāk līdzināties hokejam, jo tur tā ļoti slīd, bet tas, kas notiek debesīs, nebūs ilgi. Lūdzu, Kristi, mēs klausamies tevi.